Sēdies. Ej, ilgi nebraukšu, ar dabūt. Es labāk kājām. Nu, kas brālim ir noticis? Vai tu nezini? Nē. Tad paprasti mammai. Rādi, ko māki. Labdien, drusku saimniece! Labdien! Vai tad palīgi nevajag? Edgar! Kā tu te radies? Pats nezinu. Kā, bet tu taču skaitījies kritis? Nu, laikam bez vēsts pazudis, tā būs. Īsti nezinu, kā tu tajos leģiona papīros rakstīts. Es palīdzēšu. Nu, kāda starpība, kas viens, tas otrs? Nav. Nav mana dēliņa, nav palīga. Ei, es katru dienu noraudu. Ei, nepiedošu. Ne vāciešiem, ne krieviem. Viena karā ierāva, otra kā nošāva, cik mātes neraud. Tos karavīrus, kur krita Krieva armijā, tām mātēm visādi palīdzība ir, bet redz, manējais acīm redzot karoja nepareizā pusē. Ei, tik un tā es esmu palikusi bez apgādnieku. Nu labi, bēgsim. Metīsim mieru. Nu, es jau atnākšu pie jums, nu. Ja būs kas vajadzīgs, palīdzēšu. Dzimtenīti negribi ieraut, ko? Man ir laba. Nu, ko ne? Kā te es tev tāpat palaidīšu, ko? Nu, tad jau likteņi biedri ar mani. Es tikai tev tas liktenis ir daudz laimīgāks. Iesim. Jūri, kur tu tik ilgi biji? Un kāpēc tu blīkšķini durvis, ko? Ēdīsi? Nu, ja negribi, tad kā gribi. Un neaizmirst nomazgāt kājas. Tas nu ir noticis. Nikns, par ko? Juris zina, ka ir Edgara dēls. Tu strādā, mēs netraucēsim. Es jau domāju, ka to nevarēs noslēpt. Nu, kas tur tik šausmīgs? Nu, bija viens stāvs, tagad būs divi. Nu, tieši tas. Un es esot vainīgi mānījusi, bet ko es viņam citu varēju teikt, ko?
Un kad? Tad, kad bija maziņš, tad nebija jēgas, un tagad es vairs nevaru to viņam izstāstīt. Un ko es citu varēju dokumentos rakstīt? Liepa toreiz stāstīja, ka par tēvu esot ierakstīts Edgars. Pagastā dokumenti Juklaikos izčabēja. Un tad, kad Jurim vajadzēja iet skolā, es izņēmu jaunu dzimšanas apliecību un kā tēvi ierakstīju Ulvi. Jā. Kas tev zina, kā būtu bijis labāk? Ai, man tas sirds. Ai, nāc iedot man zāles, ja? Uzmanīgi, uzmanīgi. Sveiks, brālīt. Kur tad tu tā kunga prātā? Nāc, parunāsim. Par ko? Brālīt. Tad, kad es gribu sadzert ar tevi, tad tu rauc degunu, jo es neesmu pārāk smalks priekš tevis. Nāc, parunāsim. Vakariņu paidām un gan jau sieviešu būs arī tev ko atstājuši. Es runāju ar būvbrigadieri, un viņš rītā grib tevi satikt. Ja ar viņu ko sarunāt nenožēlos, jo izpēļņi ir labāka nekā uz lauka. Gribu dabūt man ātrāk prom no mājas? Par to nav runa. Par ko tad? Par darbu. Tu nejaucies manās darīšanās, ja? Neesmu tev to lūdzis. Es ejuši pie māciņas, un tur siltinācīt ar jūs. Sirds? Kā šeit vispār atceras, ka arī man ir sirds? Jūs visi gribētu redzēt, man labāk aizejam nekā paliekam. Paklau, brāli. Mēs taču arī vēlamies, lai tu paliec. Un šī vairs nav mūsu teritorija. Edgar. Un tev, protams, uz šo māju ir tādas pašas tiesības kā man. Tiesības? Kaut ir jāsmējas. Man ir tiesības arī uz manu dēlu, kur tu esi man atņēmis, un uz sievu, kur tu man esi nozadzis. Piedod, bračiņ, bet tā ir. Mēs ar Mirgu vienmēr esam viens otru mīlējuši, tikai mēs to nesapratām. Un tu skaitījies kritis.
Un Jurim es vēlāk būtu atklājis patiesību. Viņš taču tomēr ir puika. Un varbūt ir arī labāk, ja es skaitos viņa tēvs. Kāpēc? Tad, kad viņš sāks studēt, strādāt. Biogrāfija būs tīra. Tu vispār apiec, ko tu muldi? Man netīra biogrāfija. Es cīnījos par Latvijas brīvību. Un tev biogrāfija tīra, tāpēc, ka tu dezertēji, tāpēc, ka tu nodevi Latviju, ja? Aizgāji pretinieku pusē. Tev biogrāfija tīra. Nu, jā, tāpēc, ka tu esi ar uzvarētājiem. Nu, jā, tiem vienmēr taisnība, kaut arī melo. Nevajadzēja žēl, ka es tev toreiz izglābu 41. gadā. Sev par nelaimi, tu mūdzi. Nomierinies, bračiņ. Mēs bračiņ. Mirga! Mirga! Māt! 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 Mirga! Ātrāk! Māt! Uve! Uve, brālī! Ātrāk! Edgar, kas noticis? Edgar! Kas noticis? Mirga, dari kaut ko. Es zinu, ka tu vari. Iet prom. Ej prom. Pazūdi.
Māma, skuļas asas. Nevajag, māma. Es aiznesīšu, bet varbūt reiz sadedzināt. Tūbeņs, tāds pats kā tēvs. Mana tēva slepkava. Jūri, Heidi! Vai liksties mierā? Ieva! Puikas, liekties mierā, Edi, Jūri! Liecieties mierā, es jums teicu, liecieties mierā. Puikas, kas? Edi un Jūri! Puikas, jūs taču liecieties mierā. Edi, liecies mierā. Eidi! Izbeidziet, Eidi prom! Ieva, nevajag. Nevajag. Tu taču drebi. Kaut vasara. Rudens jau gaisā. Ziema arī nav tālu. Cik dziļi zeme sasalst? Metru? Tu tie ūveni... Viņam vienalga. Aizgājējiem viss ir vienalga. Nav tiesa. Ūvi nav aizgājis, es to jūtu. Viņš vienkārši... Viņš nav sasniedzams. Nē, viņa vairs nav. Un Jānīša vairs nav, un Edgara vairs nav. Labi, ka viņš ir prom. Es nespētu, ja viņš man acu priekšā. Zini, es te tā stāvēju un prātoju. Tava vecā māte kāzu naktī pesteļoja, ka es visu mūžu raudāšot. Es tā arī vēlāk domāju, ka visas nelaimes ir no Lāsta un Enijas.
Māte patiešām neko nedarīja, lai tevi ierieptu. Es nezinu, varbūt tad, kad es biju maza un vēl neko neatceros, bet vēlāk nē. Tā jau ir. Nu, kurā ģimenē tad bez nelaimēm? Varbūt, ka mūsējā mazliet viņa vairāk. Kurš to tagad var pateikt? Vai no lāsta, vai tā sagadījās? Man žēl, ka es arī Eniju neslabu. Katrīna ar tavu veco māti salā vismaz ar prātu, ja ne ar sirdi. Bet es ar Eniju ne. Nevarēju piedot. Un tad tu ienāci mūsu mājā. Tomēr kaut man dēl tevi iemīlējās laimi, tu neieguvi. Mēs ar Ulvi bijām laimīgi. Cik ilgi? Drusku vairāk par 10 gadiem. Visu mūžu. Tukši vārdi. Atceros, kad Alberts pazuda, vismaz man bija cerība, ka dzīvs. Un neko. Dzīvosim tālāk. Žēl tikai, ka es darbos nespēju palīdzēt. Nu, jūs ar Albertu 2-1. Viņam vēl kolhos. Kādi 2? Mums taču puikas auga. Jā, es nezinu, kā mēs dzīvosim. Ne jau darba dēļ. Puikas kaujas. Edgars sauc par savu tēvu Slepkovu. Un Jūris. Es nezinu, cik viņš to ilgi cietīs. Jau saudzēsē. Kad tev to krāvi jau kas jau... Nu ko, naudu atved? Jā, beidzot atvedu. Tev jau nepietiks. Tev nepietiks, man jau rindē zelviņas aizņem. Боже мой. Извиняюсь, мы знакомы? Un diezgan tuvu, kochanie. Jadviga? Nepazini. Vai tad tu tagad te? Es no rajona Stabrovska. Nu jā, tu jau ar Stabrovsku no viena kaula, no priekšnieka kaula. Un tu? Kūtsmeita, kā bija, tā palikšu. Nu pat pieteicos Nārbuļu fermā par slaucēju. Tas labi. Labi strādās. Mūsu ordeņi būs godraksti. Draugs pasniegt. Var gadīties. Vai tā tu uz priekšu neiesi? Jau viena atkal lūdzu. Nu, kā šodien sirsniņa? Nekas. Nu, tas nav pareizi, ka tu dzer visādi zāles, ko kurš katrs tev izraksta vai pasaka. Zini? Vedīšu tevi pie slavena daktera uz Rīgu. Tikai nezinu tādu. Varbūt tomēr uz sanatoriju. Mēnesi prom no mājām. Es cik reizi tev esmu teikusi, es to neizturēšu. Sveiks, Albert. Virga, tev vēstuli. Man? Krieviski.
No Jāņa. No Sibīrijas. No Jānīša. Kāpēc tad tikai tagad? Un kāpēc tev? Nu, kas tur ir? Nu, lasi. Vispirms krieviski un kaut kādi sveši vīrieši. Viņš tā arī raksta. Nevarēs atsūtīt, kaut Jānis iedevis jau pirms gadiem. Ko Jānis? Jānis, ko? Šo vēstuli rakstu tikai tev. Kad tu tos saņemsi, manis vairs nebūs pasaulē. Bet pirms tam gribu tev pateikt, ka atmiņas par tevi un tēva mājām man sildīs mūžīgajā sasalumā, un man nav bail turp doties, jo ir ko paņemt līdzi. Es tev mācīju spēlēt, tas ir tik niecīgi maz, ko varēju tev dot, bet es biju laimīgs arī par to. Zinu, ka tu domāji par citu, un tomēr, ja tu kādreiz spēlēsi, man liekas, ka es sadzirdēšu. Man dvēseli tad lidos pie tevis un varbūt virzīm. Paliec sveika. Arī tas vēl. Vai salaboji? Tur jau vairs neko nevar salabot. Nezinu. Man rokas nolaižas kaut ko darīt. Piedod. Nevajadzēja klausīt Katrīnai, kad tā pieprasīja, lai mums ar tevi bērni nebūtu. No ārbuļiem pietiek mantinieku, un tagad zeme kolhozu mājai malkas vērtība. Kā vārdā. To nu viņa nevarēja zināt. Jā, to neviens nevarēja. Bet mums tagad ar tevi būtu mazbērni. To taču divi ir. Man jau arī viņi mīļ. Tikai pats savs kā koks. Atceries, es tev paliku parādā 100 latu. Rubļu? Neatceros. Latu. Kad tev nolīgtais termiņš bija izbeidzies un es jau atraitni tev nevarēju samaksāt algu, tu piekriti pagaidīt. Un pēc tam, kad... Pēc tam mēs apprecējāmies. Un es nekad netiku tev atdevusi to parādu. To tu man esi atdevusi 100 kārt.
kopīgajos gados. Nu, redzam seks. Citādi atkal pusnakti drebināsies.
Alda pienu kalnas mazgā ar veļas pulveri. Nu tad aizej pasaka. Nu aizej, tu pasaka viņai, nu aizej, nu. Nu tad noliec kalnu. Saldā! Nu! Šuraviš! Galīgi nojūgusies ar veļas pulveri. Cilvēkiem tas viens jādzer, ne? Vai tas soda, ar nav ķīmija? Klausies, es ļoti labi izskalos, soda nav atrast. Kā starpīt, ko? Virs, tu mājās arī trauks mazgā ar veļas pulveri. Kāpēc mājās? Mājās nav kā kāds stūri. Albert? Sastāvā. Tu slims esi, vai? Jā. Šonakt aizgāja. Sirds. Vajadzētu nākt palīgā apmazgāt, sakopt. Hermīna, lūdzu. Labi, meitieši, tiek nu paši galā. Kas jādara, jādara. Varēja jau vēl dzīvot, nebija jau tik vecs. Viņa visu mūžu slimību. Nu jā, tu jau labāk zini, tu jau te ilgus gadus tais nārbuļos nokautuva. Nu, un vēl šitas gadījums ar to ūvu, nu pasaka, nu kā lai māca sirds to pārdzīvo. Jā, diez kas tur bija, ko? Ai, nu kas tad to var zināt? Es tieši tā arī tai milicijai teicu, kas bija atnākusi. Es teicu, tā kā kaimiņos gols mauro, tā jau to var dzirdēt. Tad, kā ārā aplēm skaļ kāds kliedz, tā jau to arī var samanīt. Bet nu kas tur tai mājā notiek, to jau. Būt dzērājs bijis vai kā tā, ka daudz, un tā jau varētu teikt, ka krita gāja nositās. Bet tagad skaidrā dienas laikā, gaišā prātā ar pieru pret līdz stūrnē. Tas, lai man šito nestāst, tur taču noteikti kāds palīdzēja. Un tas Edgars. Pasaka, kāpēc tas Edgars nebija bērēs, ko? Kas tas šim prespičil, ko? Kur šim bija jānesās? Kas es runāju, ka mirgai tie dēli, tā kā sot katrs no savu tēvu, jā? Viens no viena, otrs no otra grāņa. Nav skolā kaujoties. Pušs. Puiks vienmēr kaujas. Bet ne jau brāļi. Здравствуй. Здравствуйте, Серафима. Господи, не узнала. Да, мы слышали, что вы к нам вернулись, прораб. Да какой теперь прораб? Даниил Тарасович, с тех пор, как матушка родила. Да, я и не знала. Привыкли, прораб да прораб. Вы заходите, а мне в магазин пора.
Да! О, проходи, проходи, раздевайся. Вернулся, значит. Да, Сибирь она так просто не отпустит. За длинным рублем. Ты, говорят, один вернулся? Что ж, жену, детей не взял? Ты теперь свободен? Как горный орел. Ну, горный орел. Ну. Да ничего, ничего. Садись. А знаешь, она старая жена, как старый сапог. И выбросить жалко, и толк никакого. Чё-то я все болтаю. Ну, в общем, вернулся я в родную хату, вхожу, а за столом какой-то сидит незнакомый мужик. Сыновья оба выросли здоровые, как лоси. А на меня смотрит пустыми глазами, а того мужика чужого отцом величает. Жена, сволочь, развелась, вышла за этого мужика замуж, сына родила. А мне все писала: дорогой муж, дорогой муж. Понимаешь? Не понимаю. Ну и жалко было меня. Не хотела писать правду, думала, что я никогда не вернусь и ничего не узнаю. Теперь понимаю. Так ты, значит, с горя возвратился? Да с какого горя? Эх, пускай она хоть дважды выходит замуж. Да и потом баба-то ведь уже не та. Это не та, от которой меня чекисты оторвали. Годы. Так ведь твои годы тоже на месте не стояли. А у мужика все по-другому. Ну как? Ты знаешь, что я не очень. Ну, ради такого случая проходи. Васильевна! Об отце позаботился? Да. Подал на реабилитацию. А ответа все нет. Жду. Адрес оставил. Капускин до востребования. Ну вот был сын врага народа, а теперь буду сын народного героя. Так ведь героями просто так не становится. Мало помереть с честью, царство небесное твоему батьке. Важно совершить что-нибудь геройское. А ведь в 38-м-то войны не было. И амбразур тоже не было, чтобы бросаться. Да я так. Васильевна, справь-ка нам закуски. Прилегла, наверное. Давление. Сегодня стирала, ей вниз головой-то вредно. Ну, пойду сам что-нибудь приготовлю. Ну, давай, а я тогда тоже пойду покурить. Ну что вы пялитесь на чужую жену? А что, разве нельзя глаз порадовать? Нельзя! Ну, лакомый кусочек. Я несъедобна. Съедобно. Съедобно. Но какая женщина без мужа под боком? Это словно ягодка на кочке. Ну, неужели лучше одной? Эдгар вернется.
iet pa lauku, četri vēji, manī mīt. Vēja slota, mūža slauka, nevarējus saslaucīt. Vēja slota, mūža slauka, nevarējus saslaucīt. Vēja slota, mūža slauka, nevarējus saslaucīt. Vēja slota, mūža slauka, nevarējus saslaucīt, 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 nevarējus saslaucīt. Četri vēji, iet pa lauku, četri vēji, manī mīt. Sēdiet, 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 ilgi nebrauks, ar dabūt. Es labāk kājām.
Nu, kas brālim ir noticis? Vai tu nezini? Nē. Tad paprasti mammai. Rādi, ko māki. Labdien, drusku saimniec! Labdien! Vai tad palīgi nevajag? Edgar! Kā tu te radies? Pats nezinu. Kā, bet tu taču skaitījies kritis? Nu, laikam bez vēsts pazudis, tā būs. Īsti nezinu, kā tu tajos leģiona papīros rakstīt. Es palīdzīšu. Nu, kāda starpība, kas viens, tas otrs? Nav. Nav mana dēliņa, nav palīga. Ei, es katru dienu noraudu. Ei, nepiedošu. Ne vāciešiem, ne krieviem. Viena karā ierāva, otra kā nošāva, cik mātes neraud. Tos karavīrus, kur krita Krieva armijā, tām mātēm visādi palīdzība ir, bet redz, manējais acīm redzot karoja nepareizā pusē. Ei, tik un tā es esmu palikusi bez apgādnieku. Nu labi, bēgsim. Metīsim mieru. Nu, es jau atnākšu pie jums, nu, ja būs kas vajadzīgs, palīdzēšu. Dzimtenīti negribi ieraut, ko? Man ir laba. Nu, ko, ne? Kā te es tev tāpat palaidīšu, ko? Nu, tak jau likteņi biedri ar mani. Es tikai tev tas liktenis ir daudz laimīgāks. Skolīt. Nu, iesim. Jūri, kur tu tik ilgi biji? Un kāpēc tu blīkšķini durvis, ko? Ēdīsi? Nu, ja negribi, tad kā gribi. Un neaizmirst nomazgāt kājas. Tas nu ir noticis. Nikns, par ko? Juris zina, ka ir Edgara dēls. Tu strādā, mēs netraucēsim. Es jau domāju, ka to nevarēs noslēpt. Nu, kas tur tik šausmīgs? Nu, bija viens tēvs, tagad būs divi. Nu, tieši tas. Un es esot vainīgi mānījusi, bet ko es viņam citu varēju teikt, ko? Un kad? Tad, kad bija maziņš, nu, tad nebija jēgas, un tagad es vairs nevaru to viņam izstāstīt. Un ko es citu varēju dokumentos rakstīt? Liepa toreiz stāstīja, ka par tēvu esot ierakstīts Edgars.
pagastā dokumenti Juklaikos izčabēja. Un tad, kad Jurim vajadzēja iet skolā, es izņēmu jaunu dzimšanas apliecību un kā tēvi ierakstīju Ulbi. Jā. Kas tev zīmē būtu bijis labāk? Ai, man tas sirds. Ai, nāc iedot man zāles, ja? Uzmanīgi. Sveiks, brālī. Kur tad tu tā kunga prātā? Nāc, parunāsim. Par ko? Brālīt. Tad, kad es gribu sadzert ar tevi, tad tu rauc degunu, jo es neesmu pārāk smalks priekš tevis. Nāc, parunāsim. Vakariņu paēdām, un gan jau sievieši būs arī tev ko atstājuši. Es runāju ar būvbrigadieri, un viņš rītā grib tevi satikt. Ja ar viņu ko sarunāt nenožēlos, jo izpēļņi ir labāk nekā uz lauka. Gribu dabūt man ātrāk prom no mājas? Par to nav runa. Par ko tad? Par darbu. Tu nejaucies manās darīšanās, ja? Neesmu tev to lūdzis. Es ejuši pie māciņas, un tur simt pienācīt ar jūs. Sirds? Kāds šeit vispār atceras, ka arī man ir sirds? Jūs visi gribētu redzēt, man labāk aizejam nekā paliekam. Paklau, brāli. Mēs taču arī vēlamies, lai tu paliec. Un šī vairs nav mūsu teritorija. Edgar. Un tev, protams, uz šo māju ir tādas pašas tiesības kā man. Tiesības? Šeit ir jāsmējas. Man ir tiesības arī uz manu dēlu, kur tu esi man apņēmis, un uz sievu, kur tu man esi nozadis. Piedod, bračiņ, bet tā ir. Mēs ar Mirgu vienmēr esam viens otru mīlējuši, tikai mēs to nesapratām. Un tu skaitījies kritis. Un Jurim es vēlāk būtu atklājis patiesību. Viņš taču tomēr ir puika. Un varbūt ir arī labāk, ja es skaitos viņa tēvs. Kāpēc? Tad, kad viņš sāks studēt, strādāt. Biogrāfija būs tīra. Tu vispār attiec, ko tu muldi? Man netīra biogrāfija.
Es cīnījos par Latvijas brīvību. Un tev biogrāfija tīra, tāpēc, ka tu dezertēji, tāpēc, ka tu nodevi Latviju, ja? Aizgāji pretinieku pusē. Tev biogrāfija tīra. Nu, jā, tāpēc, ka tu esi ar uzvarētājiem. Nu, jā, tiem vienmēr taisnība, kaut arī melo. Nevajadzēja žēl, ka es tev toreiz izglābu 41. gadā. Sev par nelaimi, tu mūdzi. Nomierinies, bračiņ. Nē, es bračiņ. Mirga! Mirga! Māt! 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 Mirga! Ātrāk! Māt! Uve! Uve, brālī! Ātrāk! Edgar, kas noticis? Edgar! Kas noticis? Mirga, dari kaut ko. Es zinu, ka tu vari. Ebru. Ej prom. Pazūdi.